Tā godējumā tiesa ir novērotāji, kuri arī šodien paudīs savu viedokli, bet ir arī publiski izskanējusi informācija. Piemēram, viena no novērotājiem ir bijusi Iveta Kažoka, ja es nemaldos, laikam Delnā strādā. Viņa publiski Latvijas televīzijā teica, ka tik necaurspīdīgas, tik haotiskas vēlēšanas nekad viņa nav pieredzējusi. It sevišķi tad, kad runa gāja par šo skaitīšanu, viņa runāja par tām par un pret zīmēm. Tā kā tas ir tas, kas ir izskanējis publiski. Tālāk par tām pāris stundām. Es jums vienkārši varu pateikt to, ka parasti 12. ir jābūt saskaitītām vismaz puse zīmēm, tā tas vienmēr ir bijis. 12. tad, kad es atrados Latvijas televīzijas studijā kopā ar citu partiju pārstāvjiem, mēs ieguvām informāciju no CVK, ka ir pieņems lēmums pārtraukt skaitīšanu. Un ka visas šīs kastes, un to rāda jau nofilmētie materiāli, tiek ievietotas kaut kur. Un mums CVK nav iesniegusi informāciju, man nebija iespēja nodrošināt šos novērotājus pie katras vietas, kur tās kastes ir ieliktas, un es tāpēc arī aicinu tagad nevis man jāmēģina pierādīt jums, bet jums ir jāpierāda, kur bija šīs kastes, kā viņas tika uzraudzītas un tā tālāk. Bet skaidrs ir tas, kad par atkārtotu skaitīšanas turpināšanu manuāli lēmums tika pieņemts ap 1 naktī, jo es atrados studijā. Es nevaru precīzi tur pateikt minūtes, bet apmēram tas bija apstiprinājums. Mēs tiešā ēterā apmēram stundu sēdējām un bija paziņots, ka skaitīšana ir pārtraukta, viss tiek ieplombēts un kaut kur likts, un pēc tam tiek pieņemts jauns lēmums. Un tā ir principā tas laiks, kas arī bija aprēķināts.